Aiziet, spēle sāksies. Noliekam čatu, lai var redzēt. Sakārtosim čempionus. Izskatās, ka zilā komandā viņi inveidot kaut ko. Tāda čempioni sakārtoti. Jā, Spārts redz zilo komandu. Visu, ko viņi dara. Un jāskatās, kā komanda Zirgs Bencht uz to reaģēs. Tātad. Jūs noteikti redz šo rekālu. Izskatās, ka viņi tomēr neriskēs un nemēģinās neko darīt. Tātad inveits ir noticis, vārdi ir salikti. Un džungļi sāks tur, kur džungļiem jāsāk. Botlēns būs tur, kur botlēnam jābūt. Nekas neticams un sarežģīts nav. Tātad mēģināšu dabūt manas solas rokās. Es noteikti pārpratāt. Tātad spēle ir sākusies. Redzēsim, kas būs agresīvāk, kas centieties iegūt sākumā pārsvaru pār pretiniekiem. Jau redzam, ka Lucians nebūtu nebaidās treidot ar Kalista. Ļoti drošādīgi spēlē. Viņam ir godīga level 2 advantage. Viņš pat varētu mēģināt doties iekšā. Bet, protams, vienmēr ir Alistāra drauds. Un tas viens pusotru sekundžu knock-ups nav joka lieta. Wow, skaists, bains. Diemžēl viņam arī trāpa čārms. Tātad. Gan Morgana, gan Ahri ir padarījuši midlane ļoti pievilcīgu džungleriem. Redzēsim, kurš džunglers pirmais dosies uzbrukumā. Kurš džunglers pirmais viņus drosmi mēģināt dankot. Izskatās, ka tā būs Sežani. Dodies, cūka, dodies! Tātad netrāpa Bains un Sežani pūliņi ir velti. Aha, pauze. Wow. Mēģināšu uzrakstīt manām olām. A summoner has disconnected. Tātad svarīga jautājuma ir uzdoti. Vi diskonektējās, atsimēdot. Un tiek runāts par Dīdos. Cik šausmīgi. Es gan ļoti apšaubu iespējas, ka kāds no šī turnīra spēlētājiem ir gana advancēts IT lietās, lai varētu dīdosot. Bet gadās visādi. Varbūt viņš manuāli dīdoso un kaut ko kabelē ar roku elsta. Nekad nezināt. Tātad komandas apjautājs vai ir gatavs sākt spēli, un spēle atsākās. Skatāmies. Tātad pagaidām viss ļoti līdzīgi. Golds ir pilnīgi vienāds dotajā mirklī. Nav tā, neviens no summoneru spēlēm vēl nav izmantots.
Mēs zinām, ka Alistārs noteikti spēs atkiloties. Tas viņam liels pūles nesagādās. Morgan ļoti agresīvi pušo lēnu. Iespējams ar cerību, ka Ahri zaudēs daļu pērmas zem torņa. Renekons cenšas būt ļoti agresīvs. Bet saņem diezgan lielu triecienu apakaļ. Bet jāskatās, ka Eiko jau manas ir tuvāk beigām. Kas ir ļoti svarīgi čempionam ar manām. Tad Alistārs ir ļoti biedējošs, bet vēl neko nedara. Patur savus. Jā. Patur savus draudus vēl kabatā un neizmanto neko. Lai pretinieku nebūtu iespēja pret viņiem pagriezties. Tad V ir upē lejas pusē. Iespējams, ka ņem skatulu krabu. To arī paveic. Un visticamāk, ka mēģinās gankot botlēnu. Tā kā ir tikko noticis trades un Alistāram vēl ir cooldowns uz Q. Viņa iespējams būs spējīga kaut ko nogankot. Nautilus dodās uz priekšu. Un mēģina kokot, mēģina iesākt šo cīņu. Bet pagaidām neizdodās. Viņa varētu mēģināt apiet apkārt patiesībā. Un aizmiguši gankot. Ko viņa arī dara. Tad pavisam drīz V būs klāt. Cerams, ka Alistārs viņu neieraudzīs un dubultā neiestas turnī. Jā, viņi tiek nogādāt toņa range'ā, bet Q nesasniedz mērķi. Varbūt viņam šeit nevajadzēja notopīt flashu. Un ar flash Q visam noteikti būtu easy kills uz V. Bet nu mēs visi esam alkatīgi savā ziņā. Un daži ir alkatīgi uz cooldowniem, viņi negrib izmantot kaut ko. Tātad, ka listē jau maz manas paliek. Redzēsim, vai tas kaut kā... Wow! Alistārs ļoti labi nokatu dabū uz Luciānu. Morgan ļoti agresīvi var būt pret Ahri. Bet Tolvers piebeidz Morgan. Ļoti nepatīkam un kļūt no dieniņa puses. Un jā, wow! Viņi mēģina daivot Eiko, bet tas pagaidām neizdodās. Un jebkurā katrā brīdī Eiko vajadzētu noskalot savu ultimātu. Izskatās, ka viņš to neizdara. Žēl. Nē, viņš jau bija izmantojis ultimātu izskaitībā. Jā, ļoti bīstams ganks top lainā, bet viņiem tas izdodās. Tātad skors ir 1-1, bet komanda Huļi ļoti netīri ir nedaudz priekšā goldā pāris simtiem, tāpēc, ka viņiem bija first blitz. Arī nē. Viss nolikstāms uz fermu. Es te kaut ko nepareizi saliku. Viņas kārtoja tiešām. Jā, tas ir pareizi. Tas ir pareizi. Tas nav pareizi. Jā. Šitā pareizāk. Pierast, ka nav tas varbūt džundis. Tātad spēlētājiem ir tuvu, un vēl nav nekas zināms, kā tas viss izvērtīsies. Renekons ļoti agresīvi item iegādājies ir Tiamāta. Tas jau noteikti palīdzēs pušot un iespējams arī nogalināt Eiko, kad pienāks laiks. Eiko cenšas harasot ar savu Q. Mums kā viņas sauc, es nezinu vēl. Timewinder. Tātad būs stans, būs shields priekš Eiko, bet neizskatās, ka Renekons iepaši uztraukties par to. Renekonam vēl joprojām ultimāts ir pieejams, kas diezgan jūtami dos viņam dzīvības. Tātad Nautilus ir ievardojis un Sejuani taisīs lane ganku. Klāt ir V, gankot Renekonu. Vēl ir pieejams ultimāts V. Nav V, bet...
Jā, labi, ļoti labi nospēlē Eko, izglābjās no Renektāna. Un Sežoni jau ir ļoti, ļoti dziļi. Viņš noķer vēju. Iespējams, ka centīsies iegūt pāris skillus. Alistārs ļoti agresīvi flashos priekšu. Sežoni trāpa ar ultimātu. Un ar to pietiek, ka Listi iegūst skill. Diemžēl neredzējām, kas notika toplainā. Varam arī apskatīties. Tātad Morgan ir toplainā un vispār netiek klāt. Diemžēl, diemžēl. Varam atgriezties reāli laikā. Tātad, kā Listi ieguva killu. Morgan ir atgriezies tikmēr botlainā. Un skors ir 2-2. Zelta atšķirība nav vairāk par 400. Zilās komandas labā, huļbļot netīri ir nedaudz priekšā. Tad skatāmies, kā Sežāni farmo. Vai tu redzi, kā Gnars farmo? Nē, tu neredzi. Tātad Renektāns laimīgs pušo savu laini. Viņam ļoti Tiamāts palīdz to darīt. Mēs skatāmies un gaidām, kad tiks beigts pirmās kustības uz Dreika pusi. Un vai vispār tas notiks tik drīz? Izskatās, kā abas divas komandas ļoti, ļoti uzmanās. Un nemēģina neinveidot pretinieku džungļus, neveikt riskants darbības. Izskatās, ka Vi dodās uz botlane pusi. Vai viņi mēģinās nokankot šo lainu? Tas ir diezgan iespējams. Nē, viņi tomēr sāks ar zilo buku. Akri vajadzētu iet pakaļ viņiem. Ko arī Akri dara. Un vai pēc zilā bufa bija dosies gankot botlane. Renektāns iet ļoti agresīvi un Sežāni ir klāt, lai viņiem palīdzētu. Eko nosano vienu, bet viņam joprojām ir automāts pieejams, kas viņam dos tikai nedaudz healu. Un tikai neliela cerība izglābties. Eko tiek nogalināts un tagad viņi mēģinās botlane nogalināt. Bet izskatās, ka viņiem gluži neizdodās. Tad rezultāts kļūst 3-2. Huļbi ļoti netīri labā. Atcerēsimies, ka Huļbi ļoti netīri jau pirmo spēli zaudēja. Ja viņi zaudēs šo spēli, tad viņi ir ārā no turnīra. Tā kā augstas likmes viņiem. Kalista ļoti, ļoti labi damage uztais. Bet, diemžēl, Alistārs nav tajā labākajā formā, lai cīnītos. Izskatās, ka Morgan varētu mēģināt nogalināt arī Ahri tuvākajā laikā. Tik līdz bindings trāpīs pa Ahri, tā Morgan ies pēc killu. Abi apmainās ar netrāpītiem skillšitiem. Bet Ahri drīz būs zem torņa un Morgana nebaidīsies mēģināt trāpīt savu killu zem torņa pa viņu. Turklāt Ahri diezgan daudz laika pavada viņas peļķē, kas arī daudz damage nodara. Tātad lejā ir Renektāns, lejā ir Sežāni. Izskatās, ka viņi ies pēc Dreika. Zirgs bench ir ļoti, ļoti tālu. Midlanes nespēja neko paveikt dotajā brīdī. Un izskatās, ka tas būs ļoti viegls pirmais Dreiks komandai Huļbi ļoti netīra. Tātad Pinkvards ļoti, ļoti dziļi pretinieku džungļos. Interesanti, vai kāds kādreiz viņu arī ievēros. Jo tie vārdi mēdz un spēja noturēties arī visu spēli. Izskatās, ka viņi ieraudzīja viņu. Vai arī nē? Nē, ieraudzīja visu kārtībā. Jep, tiks paņemts arī šis Pinkvards. Ļoti skaisti. Tātad viņi ņem turetu un izskatās, ka būs... Nē, tomēr nebūs šeit cilvēku gangs. Eko izmanto savu teleportu, lai palīdzētu aizsargāt
Morgana flešo prom, Sežani ultimāts tiek izmantots kā pēkšņas rīks. Tātad neviens netiek nogalināts, neviens nemirst. Spēle turpinās. Komanda Huļbjodnet ir par 1000, mazliet vairāk priekšā. Komandai Zirgs benšt. Pats Zirgains var laikam nav šajā spēlē. Tā tas ir, jā. Grupu spēlēs Zirgainis spēlēja, un viņš bija AD Carry lomā. Tad atkal notiek cīņas, Kalista ļoti brīvi taisa damage. Bet pēram izskatās, wow, Eko ļoti daudz damage uztaisīja. Tikmēr Alistārs kopā ar Kalistu nogalināja Luciānu. Double kills priekš Eko. Un izskatās, ka Renektonam vajadzētu dabūt vismaz vienu no viņiem. Jebkuru. Wow, viņš flashos priekš ļoti agresīvi. Un Eko aizbēg pateicoties savam flasham. Tad Renektons nedabūna neko no šīs situācijas. Rezultāts kļūst par 4-6 un starp komandām ir 100 līdz 200 goldus starpība tikai. Turklāt zilai komandai ir iegūts viens tornis, kas arī ļauj tā kā noturēt šo starpību. Tik nelielu tikai. Par spīti tam, ka viņi zaudētu 2 kills. Tā Denis ļoti agresīvi izmet vienkārši kill. Randomā tā teikt. Varbūt ar nelielu cerību, ka kaut kam trāpīs. Tu nekad nevar zināt, kad Akri izdomās ar ultimātu laiku uz priekšu. Eko iet ļoti agresīvi uz Renektonu. Viņam ir palīdzība no vīpus. Ak, viņa netrāp šo kill. Tik ļoti svarīgi. Bet nu nekas. Nākamreiz sanāks labāk. Tad visi ir atgriežušies lainos, visi gaida nākamo cīņu, kas laikam būs nākamais Drakes tikai. Līdz tam brīdim izskatās, ka visi plāno vienkārši farmot un gaidīt džunglera iejaukšanos. Tad Ahri atkal iegūst zilo bufu un Morgan arī dodās pēc savējā. Tikmēr botlane flaming fermo golemus. Ak, nē, Sežani ieguva zilo bufu. Kas nozīmē, ka Morgan paliek bez viena. Un varbūt Sežani labākais lēmums dotajā brīdī būtu Morgan kaut midlane un mēģināt atņemt šo blue buff no Ahri. Sežani dodās ļoti agresīvi uz Eko. Eko izvairās no Sežani ultimāta ar savu ultimātu. Ļoti veiksmīgi nospēlēja. Izskatās, ka viņš arī spēs aizbēgt no šī gan. Vai arī nē. Viņš ļoti bīstami, teiksim tā, dodās apkārt. Bet nekautrējās atgriezt damage pie Sežāniem. Nekautrējās skrien cauri tornim. Es pat teiktu, ka viņam ļoti noderēja moments pie boosts no viņa pasīvā. Ko viņš iegūs iedot pa Sežāniem. Vai viņi spēs atrast Eko? Tā tad jautājums. Izskatās, ka nē. Un Eko executējās. Morgan tikmēr cenšas pagriezt agresivitāti, kas ir vērsta pret viņu, pret Gankura un savu lane pretnieku. Izskatās, ka Renektona klātbūtne ir pilnībā pietiekama. Tad dotajā brīdī 3 no Huļbjodnet dodās midlaneā un ir visam noteikti gatavi pušot torni. Kas būtu viņu otrais tornis šajā spēlē. Un tas noteikti palīdzētu ar goldu pārsvaru, kas, nu, pat uzlica uz 2,5 Nē, 2,000. Tikai 2,000. Tātad puķis pēc nepilnas, pēc pusminūtes apmēram. Es nebrīnītos, ja es redzētu, ka zilā komanda tagad atkāptos, iepirktos un būtu gatavi ņemt Drake'u. Nautilus cenšas apturēt Rekalu,
Tas viņam nepārāk neizdodas, viņš nokavēja mazāk kā pussekundi. Renekons ir patās gatavs gankot, cīnīties, atrod pinkordu. Un puķis ir klāts, viņi jau sāk ņemt puķi. Tikmēr Eko viens pats pilnībā pušo toplēnu. Apsiskamies, vai Renektonam ir pieejams teleports, tā kā pēc puķa paņemšanas viņš uzreiz dosies uz toplēnu aizsargāt toni. Jop. Tā arī notiek. Tikmēr Morgana dodās aizsargāt vidu, bet nedaudz nokavē. Tātad sarkanā komanda Zirgs bench arī iegūst vienu toni. Un pārsvars, kuri dod netīri pāri, Zirgs bench sarūk līdz 1000. Tātad ir jau gandrīz 20. minūte, spēle ir ļoti tuva. Vēl neviena teamfighta gluži nav bijis. Abus Dreikus, kuri ļoti netīri paņēmuši pilnībā bez kādas konkurences. Tā kā mums ir izpalicis paskatīties ierastos Drake fights. Viņš mēģina no tumsas trāpīt uz pārsteigumu Q, kas diemžēl neizdodās. Izskatās, ka viņi meklē kaut ko gankot. Nautilus cenšas tīrīt vārdus, atrod Kalistas rēgu. Iespējams, ka Morgana atradīs Nautilus un mēģinās viņu arī nogodāt. Jā, izskatās, ka tā nenotiks tomēr. Tātad Nautilus ir vidū. Un izskatās, ka Lucians, kad nokļūs lainā, būs gluži viens pats par diviem. Sežoni ir pozīcijā, lai gankotu Eko. Jo, tas arī notiek. Sežoni un Renekons 2 pret 1. Un vēl no aizmugurs nāk Morgana. Tā kā diezgan mazas iespējas, ka Eko aizbēgs. Ja vien, protams, Flash viņam laikam nebija pieejams. Nebija. Tātad bija gan ko botlēni uzlūto Kalistu, bet vēl nespēja nogalāt. Nautilus ļoti skaisti sūk trāp. Un izskatās, ka pa 4 viņu spēs arī Alistāru paņemt. Ja Alistārs nespēja izdzīvot šo damage, viņa ultimāts vēl nav tik stiprs. Tikmēr, ko ir ļoti netīri pušo tier 2 torni. Un iespējams ies arī uz inhibitā pusi, laikam nē. Tā tikai mainīts tornis pret torni, kili pret kiliem. Un zelta starpība ir 2000. Jau mazāk. Mazliet vairāk kā 1000. Tā kā ļoti tuvu un līdzīgi spēlē abas komandas. Es pat teiktu, ka šis ir fināla cienīgas spēles. Un ja nebūtu sanācis tā kā jūs sanācis, tad visticamāk arī būtu bijis šis fināls. Tātad Renektons nedosies uz toplēnu tik drīz, viņam tur nav ko darīt. Viņš centīsies palīdzēt savai komandai no citurienes. Bet izskatās, ka Eko ļoti agresīvi pušo savu lēnu. Un tikpat labi kāds arī varētu doties tur augšā. Aizsargāt to, nepaņemt minionus. Renekons arī dodās uz augšu. Viņš neļaus Eko tik agresīvi pušot. Eko tikmēr dodās apakaļ, viņš varbūt varētu mēģināt iesaistīties kādā cīņā. Bija ļoti daudz pavadu laika džungļos. Tas arī noteikti atmaksājās. Viņai 5 asisti. Tāds priekšzīmīgs džunglērs skills neņem. Ganko. Tātad Huid ļoti netīri cenšas spēlēt agresīvi, tīrīt vārdus. Renektons tiek izķerts. Bet, pateicis viņam double dasham, viņš spēja izglābties no šīs situācijas.
Tad notiek šī izjošana vidū. Un ļoti agresīvi iet Sežānai virsū. Un tiek fokusēts ļoti Kalista, bet Kalista spēja izglābties no bija damage. Un tagad iespējams, ka Kalista pagriezīs šo cīņu uz otru pusi. Renekons ļoti daudz dara. Tas bija ļoti dīvaini, izskaties, ka Alistārs izglāba, pretinieku pat tomēr neizglāba. Izskaties, ka Hakrī vēl joprojām gana dzīvīgi, lai radītu briesmas. Bet Kalista pateicat uz savam bloodthirsteriem ļoti ātri atgūst visas savas dzīvības. Tad tas, ko mēs redzējām, ir tas, ka Nautilus ultimāts gāja uz Kalistu un bija gāja pēc Kalistas, bet nebija neviens cits, kas palīdzētu. Varbūt Hakrī vajadzētu arī lekt dziļāk un mēģināt tomēr piebeigt ar Kalistu. Spēle turpinās, ka Dreiks ir dzīvs, Dreiks tiek paņemts. Kalista izmanto savu lai nogalinātu Dreiku. Nautilus ir ļoti kļūst neapsrožamā situācijā, bet viņam dodās palīgā. Un Lucians dodās agresīvi uz priekšu, bet nokļūst 3 pretinieku ielākumā. Izskatās, ka viņi tur gluži nebija vienojušies par to, ko viņi grasās darīt. Un Lucians lec uz priekšu, bet nebija neviens, kas viņam palīdzētu. Iespējams, ka viņš gaidīja, ka bija izmanto savu ultimātu, lai arī dotos viņam palīgā. Un tas tā kā iespējams uzlabotu situāciju. Bet komunikācija gluži nestrādāja. Un Lucians tika Eko ļoti agresīvi dodās un gandrīz dabū Morganu, bet nedaudz viņam pietrūkst. Un Kalista ir klāt, un tas ir kills. Es ka viņi mēģinās arī paņemt šo torni, bet bez minionu klātbūtnes ļoti paveicams uzņēmums. Alistārs trāpa savu pulveraizu pabiem. Man nav delays, man ir vienā brīdī es nospēju backspace, un es neatgāju uz īsto laiku, es atgāju atpakaļ, kur es aizgāju prom. Skaidrīt. Tikai ja nospēdīs backspace, un tad apmēram mums būs vienādi. Jā. Tātad Renekons bēg. Viss, kas man var izdosies, to būtu aizbēgt. Lai gan Charms, gan Hooks, jā, strāpa. Un, wow, jā, vēl tiek izmantots Nautilus ultimāts. Nautilus iegūst kill. Un gold starpība ir nedaudz vairāk kā 3000. Tā kā nav zināms īsti, kurš uzvarēs. Spēle var uzvarēt jebkuru no komandām. Protams, jāņem vērā, ka komandai, ko ir ļoti netīri, ir 3 Dreiku pārsvars pār pretiniekiem. Un, manuprāt, Kalista nedaudz labāk skalojās late game'ā nekā Lucians. Bet Hakrī atkal varētu būt labāk un noderīgāk nekā Morgana. Un nav nejausmas kā Eko. Cik es esmu dzirdējis, tad Renekons nav tas spožākais late game čempions. Tā kā komandas ir līdzīgas, un uzvarēs tie, kuri spēs labāk izpildīt savus uzdevumus. Kuri spēs būt viltīgāki un pacietīgāki. Tad Kalista ir iegādājusies Quicksilver 6, jo viņa laikam arī jūt, cik ļoti viņai tiek pievērst uzmanību teamfightos. Un iespēja izmantot QSS pret Nautilus ultimātu un bija ultimātu ir ļoti patīkami.
Komanda, kuri ļoti netīri, nav pārāk spējīga tieši pušošanas ziņā. Viņam nav īsti neviena, kas sistu torņus. Tāpēc izskatās, ka viņiem nāksies veikt dažādas rotācijas. Varbūt pušot. Pilotot visas iespējamās viltības, kas ir viņa arsenālā. Tiek noķerts Renekton. Un Ekla kopā ar Akviem nebūtu nebaidīsies cīnīties. Arī mazliet tomēr nobijās. Un Renektons laimīgs izbēga. Morgana kāpa kļuva par autobusu, bet tas neko daudz nemaina. Tātad cilvēka komanda ir salasījusies kopā. Un, manuprāt, ir lielāka iespēja, ka viņi mēģinās daivot nekā paņems to turnu. Pagaidām komanda zirgs bench tikai un vienīgi jāsēž zem torņa. Un jāizvairās no Morganas bindingiem. Tad Renektons ir nogādāts vidū. Viņš tur mēģinās radīt spiedienu, kādam būs jāiet aizsargāties. Tad mēs redzam, kur atrodās Eko. Mēs redzam, ka Ahvī aizsargā vidu. Izskatās, ka huļi ļoti netiek nav gluži spējīgi pušot. Izšķirs, ka viņi vilcina laiku un gaida, kad būs Drakes un cer uz cīņu tur. Tas būtu daudz vieglāk nekā daivot. Nirt tornī. Tātad puķis pēc 20 sekundēm. Puļi ļoti netiek, visam noteikti ir gatavi viņam. Redzēsim, kā zirgs bencht uz to reaģēs. Tātad ir pīgi. Nautilus tiek izķerts, bet izskatās, ka viņi nedosies gluži pēc Nautilusa. Eko ļoti ošķirīgi dodās iekšā, nogādā 2 cilvēku stanu. Eko gan tiek momentāli nogalināts pagatavs Kalistas milzīgiem damage'am. Sežoni ļoti labi aizsargā Kalistu un neļauj viņu vienai pašai sist. Tātad, Lucians ļoti agresīvi dabū 2 skillus. 2 karijas nodod neviens pats. Diemžēl nespēja aizbēgt. Un izskatās, ka Silā komanda iegūs 3 skillus pret saviem zaudētiem 2 tikai. Tā kā huļi ļoti ir priekšā šajā situācijā. Jau atkal, un šis būs 4. Drakes. Galda pārsvars ir izaudzis līdz 3000 vairāk. 3,8000 šķir abas komandas. Un izskatās, ka miņoni ir diezgan daudz. Huļi ļoti netīri pusē, tā ka viņi varēs arī nedaudz naudu iegūt. Pafermojot. Rīhais jaudāja arī vienu toni miņoniem. Tad Renektons nogādāts botlēnā. Pēc iespējas tālāk no Barona, kas ir nākamais svarīgais. Tad redzam, ka huļi ļoti netīri. Tagad centīsies iztīrīt vārdu sakumu pie Barona. Jau sāk ņemt nekādas cieņas par pretiniekiem. Viņi redz, ka Nautilus ir tomā, viņi nojauš, ka Nautilus vārdos, un Nautilus vārds ierauda, ko viņi dara. Viņi ir tomā, un atceramies, ka viņi ir ļoti fantastiski. Smaigtošanas skills. Wow, Eko ļoti fantastiski izvairās no Sežani ultimāta. Izskatās, ka Sežani mirst jau te pašam Baronam. Wow, Kalista ļoti daudz damage dara. Un izskatās, ka huļi ļoti netiek pavisam noteikti uzvarēs šo cīņu. Lucians tiek apturēts ļoti agri. Un Lucians cenšas cīnīties pret kariem, bet nespēja viens pats.
Viens nav cīnītājs, lai kā viņš centas. Tātad. Kalista iegūst kvadrakilu. Un viņi iegūst baronu, tā izskatās. Visticamāk, ka šis, jā, arī tiek paņemts barons. Redektāns laikam mēģinās paņemt second bloku vai arī papušot no lainu vēl. Censies viņu nogādāt līdz tornim ātrāk. Tagad komandas abas mēģina atkopties no notikušajiem notikumiem. Mēģinās paņemt bufus, iepirksies, savāksies visi kopā. Un dosies uzbrukumā fuņu ļoti netīgi. Mēģinās pabeigt šo spēli. Tādējādi izlīdzinot rezultātu sērijās uz 1-1. Redzēsim, kā viņiem tas izdosies. Atšķirība goldā jau ir 8000, kas jau ir ievērojams daudzums. Bet, protams, jo tuvāk lēgamam, jo mazāk šī atšķirība nozīmē. Jo mazāk nozīme tam ir. Jo cilvēkiem jau ir savi kora bildi gatavi. Wow, tiek Lucinām trāpīts ar Morganas Q. Un viņš tiek pat tās arī nogalināts. Morgana ļoti labi izmanto savus zoņus, lai pirmkārt atņemtu no sevis torņa agro un izdzīvotu Echo Engage. Tātad, fuļu ļoti netīri iegūst vēl 3 kilus. Tā teikt par neko. Un ir gatavi turpināt pušot. Man šķiet, ka viņi ir mazliet aizrāvušies ar to, ko viņi dara. Viņiem vajadzētu vairāk domāt par torni, mazāk par kiliem dotajā brīdī. Jāiegūst tās svarīgās lietas. Ēkas. Kalista flasho, lai mēģinātu nogalināt Akri. Wow, ļoti skaisti izvērās no DQ. Vēl neliels damage būs pa Nexus turetiem. Izskatās, ka tiks iegūt 2 inhibitāri no šīs cīņas. Bet nekas vēl nebeidzās. Viņi vēl nedodās apakaļ. Viņi uzkavējās pretinieku bāzē. Iespējams, ka viņiem vajadzētu pārvākties uz toplane un mēģināt pušot to torni. Bet, nu, redzēsim, kā viņam sanāks tas, ko viņi dara tagad. Viņi savācās pie toplane torņa. Ļoti agresīvi akaliet barvedis. Morganai nav, manuprāt, zoņas pieejamas. Viņa ļoti veiksmīgs kombo uz 3 pretiniekiem. Bet Akri dabū tomēr Kalistu. Tad zilā komanda, kur ļoti netīri iegūst 4 kilus, zaudē tikai 1 savu biedru. Un ir gatavi paņemt pēdējo inhibitoru. Bet es pirms, protams, nogalinās Echo, lai viņš netraucētu ar savu klātbūtni. Pēdējais inhibitors to neskrīt, un pēdējais inhibitors arī drīz jau kritīs. Varam diezgan droši par 90% teikt, ka fuļu ļoti netīvi uzvarēs šo spēli. Bet nesaki hop, pirms neesi pārlicis sasti. Viss var notikt vēl. Pretinieki padodās, un būs trešā spēle šajās serijās. Ļoti aizraujoša spēle visā garumā rūpās diezgan līdzīgi. Augšā, lejā, lejā, augšā. Bet pašās beigās, ko ļoti netīra, veica milzīgi. Pušu ieguva baronu, un tā arī uzvarēja spēle.